par 3. vietu Elvijas sieviešu florbola līgā ir noslēgusies. Uzvaru ar rezultātu 7-2 izcīna florbola klubs Ķekava. Pārspējot Rīgas Lavas uz sarunu, esam aicinājuši Zandu Bergmanu, kurš šajā mačā izcēlās ar hat-triku. Apsveicu tevi ar uzvaru un izcīnītām bronzas medaļām. Nu, kāds ir sajūtas? Nedaudz vīlusies, bet medaļa ir medaļa, viņa ir izcīnīta. Tāda, kāda bijām pelnījuši, tāda ir izcīnījām. Ko var teikt par šīs dienas spēli? Šīs dienas spēle uzvarēja labākais, cīnījās visi. Nav ko teikt daudz. Ja runājam par regulāro čempionātu, no Rīgas Lavām jums viss regulārā čempionāta gaitā gāja diezgan sīvi, taču šodien jums izdevās nospēlēt diezgan stabili. Kas bija tie galvenie faktori? Varbūt NND iedeva, man liekas, rūdījumu lielāku, lai spēlētu pret viņām. Bronzas medaļas izcīnītas, bet sezonas mērķi bija augstāki, ne tikai iekļūšana finālā, bet arī zelta medaļas. Vai nav tāda mazliet rūgtuma sajūta par aizvadīto sezonu? Mans personīgais viedoklis ir tāds. Gribēju pabeigt vispār karjeru, kad būs zelts. Tas nozīmē, ka nekas vēl nav beidzies. Tas nozīmē, ka karjera turpinās. Un karjera turpinās. Kā atzīmēsiet bronzas medaļas? Kauss tāds baigi tāds, kā duršlaks, tad nevar saprast, kā atzīmēsim. 9. aprīlē atzīmēsim. Paldies par interviju. Lūdzu.